rīt, labdien un vakar. Nezinu, kurā dienas laikā jūs mūs skatāties, bet jebkurā gadījumā esat sveicināti Rēzeknes tehnikumā. 5 minūtēs pastāstīt un parādīt visas telpas iespējas notikumus ir nereāli. Bet pirmajā stāvā atrodas 3 modernas laboratorijas, kurā jaunieši apgūst elektrotehnikas speciālista prasmes. Ieskatīsimies vienā no tām. Ir informācija tehnoloģiju svētnīca, jo te ir iekārtotas 7 IT laboratorijas. Tajās noteiktas prasmes apgūstam visi, bet pārsvarā te mācās topošie datorsistēmu tehniķi un programmētāji. Ieskatīsimies vienā no tām. Tagad atrodamies vienā no tehnikuma foršākajām vietām. Ikviena šajā telpā redzamā mēbele ir tehnikuma audzēkņu izgatavota. Te arī ir mūsu goda siena, kurā atrodas diplomi, pateicības un goda raksti. Lepojamies ar multifunkcionālo zāli. Te notiek gan sporta stundas, gan sacensības un arī svinīgie pasākumi, kuros varam pulcēties visi kopā. Viena no noslēpumainākajām vietām ir šeit. Tāpēc, ka te ir daudz interesantu iekārtu un vienmēr labi smaržo. Te profesionālās prasmes apgūst pārtikas produktu ražošanas tehniķi un konditori. Šobrīd atrodamies Rēzeknes tehnikuma ēdnīcā, kur mēs varam pārēst brokastis, pusdienas lēti un garšīgi. Šī ir viesu apkalpošanas zāle. Topošie viesmīlības pakalpojumu speciālisti te mācās klāt galdus un apkalpot viesus, kā arī gatavot kafiju un kokteļus. Te jūs varat redzēt galda klājumus rudens noskaņu konkursam. Ēdienu gatavošanas laboratorijā ir bagātīga un mūsdienīgi aprīkota. Te jaunieši kļūst par pavāriem, gatavo, degustē un analizē. Pirms dodamies uz citu ēku, piedāvāju ielūkoties vēl vienā interesantā telpā. Un tā ir konferenču zāle. Bet patiesībā šeit notiek daudz un dažādi interesanti pasākumi. Gan konkursi, koncerti, pašpārvaldes sanāksmes un jauniešu kora mēģinājumi. Dodamies tepat pāri pagalmam, lai parādītu jaunās kokapstrādes un mehatroniku laboratorijas. Lodēšanas, metāla apstrādes un metināšanas darbnīcā darbojas vairāk programmu audzēkņu. Bet pārsvarā šeit darbojas izglītojamās programmas mehatronikas izglītojamie. Šī ir mana karaļvalsts kokapstrādes darbnīca. Šeit topošie mēbeļu galvnieki mācās veidot mēbeles gan ar rokas instrumentiem, gan ar modernām iekārtām. Bez ekskursijā pieminētajām profesijām tehnikumā vēl var apgūt izglītības programmu būvniecība un būvdarbi, kā arī programmu komercdarbības. Noslēgumā mēs jums pateiksim 3 lietas, kāpēc mēs izvēlējāmies tehnikumu un kas mums te patīk. Pirmkārt, man patīk mācīties jaunās un modernās darbnīcās. Otrkārt, man ļoti patīk un man ir iespēja dziedāt jauniešu korī. Un treškārt, man ļoti patīk ēst mūsu ēdnīcā. Es atnācu mācīties uz tehnikumu, jo šeit kādreiz mācījās mums brālis. Man patīk Rēzeknes tehnikums tādēļ, ka šeit ir ļoti pētītākošas skolotājas, draudzīga atmosfēra un arī ir stipendija. Ar jums kopā bija es, Kārlis, Samanta un Katarina. Aicinam jums apsvērt domu mācīties Rēzeknes tehnikumā.